Klēlinga. Kāpēc ir svarīgi savu dzimtu iepazīt, ko tas vispār cilvēkam dod? Par to mēs kādreiz runāsim dzimtas spēka sinerģijas kursā. Un kāpēc viņš vispār ir tapis? Kāpēc es vispār kaut ko tādu piedāvāju? Īstenībā atbilde ir ļoti vienkārša. Tajā brīdī, kad es sāku uzdot jautājumus sev, visumam, radītājiem, kādam, lai man sniedz atbildes, tad lēnītēm tevi aizved līdz atbildēm, un viena no atbildēm ir tāda, ka visas neskaidrības, problēmas un kaut kādas bremzes, kas ir cilvēkam, viņas rodas dzimtā. Dzimtā, un ir viena no teorijām, kura vēsta, ka 70% no problēmām ir dzimtas lokā, 10% ir, es pati viņus radīju, un 20% nāk no iepriekšējām dzīvēm. Un vēl kas interesanti, tās iepriekšējās dzīves ir arī dzimtas laukā. Jo mēs savā dzimtā jau laikam pārdzimstam, līdz ar to tie procenti, tur tā var mainīties. Ja kādam vajag kaut kādus procentus zināšanai, tad lūk viņi ir. Es to visu izzinu pati, tāpēc, ka man ir bērni, pieļauju, ka būs arī mazbērni. Vienmēr sakot, ir pēcnācēji.